veselīgu dzīvesveidu, bet jūtu, ka pēdējos gados ir bijis savu veidu sācinājums gan veselībā, gan labsajūtā, gan pašsajūtā, nu, katram no mums, es domāju, ir noteikti vismaz viena vai pāris lietas, ko mēs vēlētos savā veselībā uzlabot, vai kas ir mūsu tā teikt, palēkā zona, ar ko mēs neesam īsti apmierināti, ir gan pašsajūta, gan redzamā, gan neredzamā sfērā. Un, jā, zinot to, ka es esmu lietojis daudz un dažādas vitamīnas, un ar uzturu es noteikti, un uzturu bagātinātājiem neesmu uz jūs, bet uz to es esmu ļoti daudz lasījusi. Es sapratu, ka kaut kas man ir jāmaina, kaut kas man nestrādā. Un, principā, es pašu meklēšanas ceļā nonācu pie Zino, kas piedāvāja tik lielisku veidu, kā nodot asins testu un dziļāk tā tad izprast, kā strādā mūsu organisms. Jo tas, ar ko es biju līdz šim saskārusies, uz manu pašsajūtu nestrādāja. Līdz ar to es biju ļoti interesēta uzzināt vairāk. Un tad es nonācu pie jums, Devons. Un es esmu ļoti priecīga, ka es esmu nodevusi šo testu. Un es labprāt gribētu dzirdēt, kas Edītei ir sakāms un stāstāms par to, kas tad notiek manā organismā. Kas ir tās lietas un tie marķierīši, ko viņi var pastāstīt par to, kas notiek ar mani. Noteikti padziļināti par vispār par veselību, kas tad ir tie procesiņi, kas mums iekšpusē notiek. Un tad es došu vārdu Edītei. Un, jā, klausīsimies, dodīsim, skatīsimies, kas mums būs šovakar. Jā, sveiki visiem. Es šodien padalīšos ar prezentāciju, kurā es apskatīšu gan Baibas, gan viņas māmas testu, jo viņas mīļi piekrita, kad jā, pāanalizēt šo informāciju. Kāpēc es to darīšu? Jo es 5 gadus jau esmu saistīta ar Zinzino, un arī 5 gadus jau esmu trenējusies tulkot to, kas tur ir redzams. Un, un es pati strādāju arī kā boventerapeits ar cilvēkiem, palīdzot viņiem justies labāk. Un šodien ar prieku dalīšos ar to, ko es varu izstāstīt par šo te balansu testu un kāpēc tam ir nozīme mūsu veselībā. Bet viena lieta, ko es gribu teikt, ka ik viens klausītājs lūdzu, ja jums ir kāds jautājums, tad rakstiet iekšā čatā, un pēc tam, kad beigsies prezentācijas daļa, tad mēs atbildēsim uz ikvienu jautājumu, kas būs radies procesā, ja? Tā kā iesim tālāk, tas, ko es gribēju izstāstīt, kad mēs runājam par tādu terminu kā asins analīzes, cilvēkiem visbiežāk prātā nāk uzreiz tās tūbiņas ar asinīm, ko mēs nododam, tad, kad mēs dodamies uz laboratoriju, lai nodotu asins plazmu. Ja, un tā ir analīze, kas ir ļoti vajadzīga un vērtīga, jo mēs varam noteikt gan hemoglobīnu, gan leikocītu, dažādu šo te asins šūnu, eritrocītu un tā tālāk rādītājus. Mēs varam arī noteikt, vai mums ir kādas infekcijas asinīs un noteikt tātad šo asins sastāvu. Ja? Savukārt tad, ja mēs veicam tā saucamo sausā piliena asins testu, ko ir iespējams veikt mājās, ar dažām šīm te asins pilēm mēs varam iegūt rezultātu un informāciju par to, kas ir asins šūnai, jeb eritrocītam apvalciņā, vai no kā viņa ir veidota. Tas būtu šajā gadījumā, ja mēs runājam par dažādām taukskābēm. Bet ar šo pašu sausā parauga asins testu var analizēt šo te eritrocītu, jeb asins šūnu, sarkanu asins šūnu, arī dzen uz dažādām citām teiksim, saslimšanām, to skaitā 2. tipa cukura diabētu, jo hemoglobīnam piesaistās glikoze arī uz HIV un dažādām citām saslimšanām. Bet šoreiz vairāk tieši par taukskābju testu, par balansu testu. Un tas, ko es gribēju sacīt, jā, kāpēc mums ir svarīgi, ka šai šūnai mēs redzam, kas notiek apkārt. Tāpēc, ka tas, kas notiek viņai apkārt vai viņas ādiņai, ir cieši saistīts ar to, kas notiek viņai iekšpusē, jeb par tiem mehānismiem, kas tajā šūnas iekšpusē darbojās, vai tieši otrādi nedarbojās dēļ tā, ka, piemēram, šis te apvalciņš apkārt ir pārāk ciets,
vai tieši otrādi pārāk elastīgs, vai viņā tiek iekšā tas, kam ir jātiek iekšā, un tiek ārā tas, kam būtu jātiek ārā. Un pavisam īsumā par pašu testu, lai jūs vienkārši saprastu, par ko mēs runāsim, lai mēs neķeramies uzreiz uz pie datiem un cipariem, bet tātad šis tests analizē uzturu pēdējās 120 dienās. Un šajās 120 dienās viena tāda asins šūna nodzīvo savu dzīvi, izdara savus labos darbus, un tad viņi iet bojā. Un, tā tam ir jābūt, tā tas ir šo šūnu dzīves ciklā, un nāk vietā jaunas šūnas. Tas notiek pakāpeniski visu laiku, mums katru minūti gan mirst, gan dzimst šūnas, bet tas, ko mēs varam pateikt, no kā ir veidota šī asins šūniņa, tātad no tā uztura, ko mēs esam ēduši pēdējos 3-4 mēnešus. Ja? Un šajā balanss testā tiek analizētas 11 taukskābes, un tās ir 98% no visām asinīs esošajām taukskābēm, tātad galvenās taukskābes, kas veido šo te grupu. Un šeit daudz svešvārdi, bet, ja mēs sakam, ka 11 augstskābes, lai jūs arī redzat, bet būtība ir tāda, tā tad ir piesātināto tauku grupa, kurā ir palmitīna skābe un stearīna skābe, ir oleīna skābe, jeb omega 9, ir omega 6 grupa ar 4 dažādām omega 6 taukskābēm, ieskaitot linolskābi un arhidonskābi, kas ir viena no svarīgākajām omega 6 taukskābēm mums organismā. Un omega 3 grupa, kur ir alfa-linolēna skābe, jeb augu valsts, jeb īso ķēžu omega 3, un 3, ja tā var teikt, jūras produktu, garo ķēžu omega 3, kas mums ir tik ļoti nepieciešams gan sirsniņai, gan asinsvadiem, gan ikvienas šūnas celtniecībai, bet par to bišķiņ pastāstīšu turpmāk. Kur tad tiek veikts šāds tests? Šādu testu Zinzino veids sadarbojoties ar Vitas Analytical Services laboratoriju Norvēģijā, kura ir sadarbības partneris arī dažādām universitātēm, ieskaitot Hārvardas universitāti un tā tālāk. Un viņiem ir šī līguma saistības šo ķīmisko analīžu veikšanai, un pati laboratorija Vitas jau darbojās vairāk kā 25 gadus, un veicot tieši šo chromatogrāfijas analīžu metodi, lai analizētu, kas tai asins šūniņai apkārt. Un ne tikai uz šo dienu, es apskatījos, visā pasaulē ir veikts vairāk kā 1 250 000 šo te balanss testu. Un šeit mēs nonākam pie tā, ka pirms mēs redzam tādus sarkanus vai luksafora tipa analīžu rezultātus, mums ir šāda te tabula, no kā tad šie dati veidojās. Ja, to es vienkārši gribēju parādīt, ka tās iepriekš minētās taukskābes, viņām ir mērķis, kādā viņām vajadzētu būt, ir tas, kāda ir konkrētā vērtība, un tad kāda ir novirze procentos. Ja? Un tā būtība ir tāda, ka šie nav vienkārši mistiski cipari, bet katra šī grupa ir noteiktu produktu kopums, ja, ko mēs patērējam uzturā. Līdz ar to piesātinātie tauki šeit būs, es daudz nekavēšos, bet piens, piena produkti, sarkanā gaļa, palmeļa un jebkas, kur ir pieskārusies palmeļa ražošanas procesā, tas pats ar kokosriekstiem un kokosriekstu eļu, mājputnu gaļu, olas, dažādi rieksti un kvieši, un no kviešiem pagatavot jebkuri produkti. Omega 9 grupa ir augu eļļas, piemēram, olīveļļa, nerafinēta rapšu eļļa, nerafinēta sezamsāklu eļļa, avokado un rieksti. Arī zinzino balanss eļļā ir iekšā šī te omega 9, kas mums ir vajadzīga. Un omega 6 grupā atkal mēs nonākam pie augu eļļām, bet jau citas grupas augu eļļām. Palmu eļļas, saules puķu eļļas, sojas pupiņu eļļas, kukurūzas eļļas, kuras arī ir ļoti daudz. Ja pat ja jūs sakat, es šitās nelietoju, palasiet sastāvu produktiem, ko jūs pērkat, un jūs būsiet pārsteigti, cik daudz jūs uzņemat omega 6 tieši ar šīm te taukiem no eļļām, kas ir izmantot ražošanas procesā. Ja? Protams, omega 6 ir arī gaļa un olas, un atkal kviešu produkti, tātad tāds virzemes produktu grupa.
Bet īpaši es gribu izcelt arī šo, kas ir arahidona skābe, jo mēs šeit arī testā redzam, ka baibai viņa ir paaugstināta, pie tā es vēl pieskaršos, bet šeit ir runa tātad arahidona skābi mums vistiešākajā mērā ir no dažādu veidu gaļas un no olām. Un, tur tad būtu jāpadomā, vai kaut kas no šī nav par daudz uzturā. Un savukārt alfa-linolēna skābe, šis te omega-3 grupā jau ir augu eļļas, kas ir rapšu, līnsēklu un kaņepju eļļa, kaņepju sēklu eļļa, arī spināti, briseles kāposti, valrieksti. Un savukārt tas, kas mums ir šis te pēdējais trīnieks, epa, depa un deha, tās ir treknas zivis, tātad savvaļas treknas zivis, jūras veltis un aļģis, kas ir no okeāniem, ja? Un arī, protams, zinzino produktā. Nu, un šeit mēs nonākam līdz luksaforam. Baiva, kā tev patīk? Tevi nedzirdu? Jā, gan man kaut kas ir skaisti sarkans. Skaisti sarkans, vai ne? Krāsai nav nevainas, bet Krāsai nav nevainas, sarkanā krāsa ir brīnišķīga, ja vien tas neatiecās uz mūsu tieši tā. veselību. Ja? Un ja tas neatiecās uz mūsu mašīnu, jo tad, kad iedegās sarkana lampiņa, tad mēs arī saprotam, ka nu ir dimbā un ir kaut kas tiešām jādara un ir jāved pie meistara. Šeit es iešu vienkārši pakāpeniski cauri ikvienam no šiem te rādītājiem, ko jūs varat redzēt. Omega-6, 3 balans, omega-3 indeks, garīgais spēks, šūnu membrāna stāvoklis, arahidonskābes indeks un aizsardzības vērtība, lai mēs saprastu, kas tas tāds ir un ko tad tur šie cipari baibai nozīmē. Un tātad šis te omega-6, 3 līdzsvars ir 16:1, kas nozīmē, ka omega-6, jeb iekaisumu veicinošie faktori, tavā organismā ir 16 reizes vairāk nekā omega-3, jeb iekaisumu mazinošie. Tātad šādi te ugunsdzēsējs ir 1:16 ugunskuriņiem. Ja? Bet, lai saprastu labāk, kāpēc mums vispār ir jāmēra tā omega-6 un omega-3, nu, kāpēc, ja? Jo mēs jau varam dzīvot bez tā, vai ne? Ir svarīgi saprast, ka šī te omega-6 un omega-3 šai te attiecībai ģenētiski vajadzētu būt 1:1. Nu, mūsdienās tas vēlamais, ja, jo mēs jau līdz tam optimālajam reti, kad varētu tikt, vēlamais ir 3:1, lai tā attiecības šo to iekaisumu un iekaisumu mazināšanu būtu daudz maz līdzsvarā. Ja? Pasaules veselības organizācija saka, nu labi, nu vismaz 5:1, ja? Bet tā realitāte, diemžēl, ir tāda, ka ir 15:1 un mazāk. Ja? Un, kā mēs redzam, baibai ir 16:1. Šīs te omega-6 un omega-3 ir neaizvietojamas augstskābes. Viņas ir neaizvietojamas, kas nozīmē, angliski tas ir essential, kas nozīmē, tu vari tikai un vienīgi viņas apēst. Organisms pats viņas neizveido, un līdz ar to tas, kas tev tajā testā parādās, ir tas, ko tu esi apēdis. Ja? Un vai nu tev ir bijis tas uz šķīvi, vai nu nav bijis, vai ir bijis kā uzturbagātinātājs, vai nav. Un tas, ko es jau pieminēju, ka omega-6 veicina iekaisumu, un savukārt omega-3 mazina iekaisumu. Tas ir tāds ļoti vienkāršots skatījums uz šīm te augstskābēm, jo abas divas ir labas un mums viņas ir vajadzīgas, bet mums ir vajadzīgs šis te līdzsvars. Ja? Jo viena veicina asins recēšanu, viena asins šķidrināšanu, vairāk tādu elasticitāti, plasticitāti. Ja? Viens stimulē augšūnu veidošanos, otra ierobežo. Līdz ar to katram ir savas funkcijas, kas ir ļoti būtiskas, ja viņas ir līdzsvarā. Un šeit mēs pieskaramies atkal tam nākamajam rādītājam, kas ir omega-3 indeks asinīs. Ja? Un šajā brīdī, lai labāk to ilustrētu, ko mēs šeit redzam, ja, tad vajadzētu būt no 8 līdz 12% šim te omega-3 līmenim asinīs. Šeit ir rezultātā zem 4%. Principā ir tā, ka kardiologiem šīs būtu kā sarkanā izsaukuma zīme, ne tikai sarkana krāsa testā, bet arī par to, ka sirsniņai var būt grūtāk strādāt, ka šī te asins šūna ir cieta, viņai ir grūtāk tikt caur kapilāriņiem, asins kļūst biezākas un, nu, ne biezākas kā biezākas, bet ka viņām ir apgrūtinātāka plūsma. Lai
parādītu, kā tas izskatās tādā glāžu sistēmā, ja, tad tas būtu tā, ka mums vajadzētu būt tādai pilnai glāzei ar ūdeni, bet baibai tad mums ir šīs te variants, kur ir tie 4%, bišķiņi pat zem mazāk. Ja? Tukšs nav, Tas bet, ir bet labi. tā kā vajag piepildīt tās glāzes. Izmantošu brīdi padzerties. Bet tas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, šis ir viens no būtiskākajiem rādītājiem. Ja mums omega 6, omega 3 attiecība ir 4:1 un mazāk, pēkšņas nāves risks no sirds asinsvadu saslimšanām mazinās par 70%. Un to es aicinu ļoti sadzirdēt. Par 70% mazinās pēkšņas nāves risks no sirds asinsvadu saslimšanām, ja mums pietiek omega 3 mūsu organismā. Un man liekas, ka cilvēki, tad, kad viņi dzird šo frāzi, viņi tā paslīd garām, jo mēs neviens negribam domāt par to, ka kaut kas var notikt pēkšņi un tas kaut kas var notikt ar mums. Bet, ja mēs par to negribam domāt, tad mums par to ir jāpadomā, kā mēs dabūnam to omega 3 sevī. Jo tā ir neaizstājama augstskābe. Vai nu mēs apēdīsim to siļķes filēju, vai nu mēs apēdīsim tās reņģes katru dienu, vai nu mēs paņemsim īsceļu ar kādu uzturu bagātinātāju, kuram ir šīs te augstskābes pietiekamā daudzumā. Jo omega 3 mums strādā ne tikai uz sirdi un asinsvadiem, bet viņi mums strādā arī, mums vajag smadzenēm. Mums smadzenēs, jūs visi no skolas laikiem atceraties, nav jābūt mediķiem, zinat, ka smadzenes ir taukainas, ja viņām ir daudz tauku. Un no tiem visiem taukiem, kas tur ir iekšā, 40% būtu jābūt DH augstskābei, kas ir viena no omega 3. Un tad ir jautājums, vai ir, un vai šī te sarežģītā sistēma var funkcionēt tā, kā viņa varētu funkcionēt. Vai mēs izmantojam visus savus dabas dotos resursus, ko mums atliktu vien pielikt kaut ko, ko mēs vienkārši nelietojam uzturā pietiekami, lai mūsu smadzenes strādātu labāk, lai mūsu atmiņa būtu labāka, lai mūsu uzmanība būtu labāka, koncentrēšanās spējas un tā tālāk, ja? Lai mūsu nervu sistēma būtu spēcīgāka. Un šeit arī, man liekas, skolas vecuma bērniem šī, man liekas, ir ļoti būtiska lieta gan ar uzturu, gan Ļoti. mazi bērni. Mēs zinām, kā viņi ēd un cik daudz viņiem skolā, un vismaz cik es zinu, es vēl līdz tam būšu tikusi drīz līdz skolas Un vecumam. ja Jā, mēs bet, zinām, kā bērni ēd un cik daudz viņu uzturā ir omega 3 saturoši produkti, tad mēs principā saprotam, ka mēs vai nu iedodam viņiem to resursu, lai viņi varētu dzīvot savu vispilnvērtīgāko dzīvi, tā kā to kognitīvo vai domāšanas vai attīstības dzīvi, vai arī mēs kaut kādā mērā pat apzogam savus bērnus, ja mēs to nedodam viņiem. Ja, jo mēs pat neapzinoties varam, nu, padarīt viņiem, nezinu, mācības skolā grūtākas, ja, dzējoļu iemācīšanos sarežģītāku un tā tālāk. Bet iesim tālāk. Nu, redz, mēs pieskaramies nākamajam punktam, kas ir garīgais spēks. Un šeit tas ir vistiešākā mērā saistīts ar to, vai pietiek šī te DH augstskābīte, šī te omega 3 mūsu smadzenēm un arī nervu sistēmai. Ja? Nu, šajā brīdī mēs redzam, ka baiva arī ir sarkanajā zonā. Un pastāvīgi sarkanā zonā, jā. pastāvīgi sarkanā zona. Un, ja tu būtu zaļajā zonā, tad iespējams kaut kādas dzīves situācijas tu varētu uztvert daudz mierīgāk, daudz Es esmu nopietnāk. ļoti impulsīva, bet tas, ka nu, depresīvāk un drūmāk sajūta ir, tas ir fakts. Jā. Tas arī bija viens no tā, ko es minēju par pašsajūtu kā tādu, ka tu Jā. jūti, ka tu pats neesi resursā, un tas attiecīgi spēlē arī uz tavu prātiņu. Un es tieši šodien vēl lasīju pētījumu par to, kur ir rakstīts, jā, par to, kā omega 3 var ietekmēt tieši šo te mūsu pašsajūtu, emocionālo pašsajūtu un šo te depresīvo, ka tur ir šī te saikne, ko šīs te augstskābes dara mūsu smadzenēs, lai mazinātu šo te depresīvo sajūtu vai stāvokli. Tā kā nākamais rādītājs ir arahidonskābes indeks. Un, kā jau es pieminēju, arhidonskābe ir viena no omega 6 augstskābēm, kura ir ļoti, ļoti svarīga mums, lai veidotos iekaisuma process.
akūtais iekaisuma process, kas ir ārkārtīgi būtisks. Ja mums ir kāda infekcija, ja mums ir kāda trauma, tad ķermenis tādā veidā var atveseļoties. Jo, piemēram, ja kāpēc šeit ir, ja citur tā nebija, ja citos lodziņos, bet šeit ir, var redzēt, ka abi gali sarkani. Ja? Nav labi, ja ir pārāk augsts, un nav labi, ja ir pārāk zems arhidonskābes indeks, jo tad nozīmē, ka mums šis te iekaisuma faktors ir par maz, piemēram, nereti vegāniem un veģetāriešiem, kuriem nav tā kā gaļas produktu vai tauku pietiekami daudz uzturā, dzīvnieku izcelsmes tauku, viņiem ir šajā tā kā zonā. Un tad var būt, ka viņiem, piemēram, var vairāk ķerties kādas infekcijas klāt, vai sliktāk sadzīt pušumi, vai kaut kas tāds. Un tas ir saistīts tieši ar to, ka šis te arhidonskābes indeks ir pazemināts. Savukārt, Baiba, tavā gadījumā tev iekaisuma process ir, viss ir kārtībā. Nu, ja vērtība pārsniedz 10%, būtu ieteicams izvairīties no pārtiks produktiem, kas ir vista, tīters, cūgaļa, zivsaimniecībās audzētu lasi. Nebrīnieties, kāpēc tā, jo zivsaimniecībā audzēts lasis patiesībā ir tāda maza vista vai maza cūka, jo viņš lieto principā kombikormu uzturā, nu, līdzīgu tam, ko varētu lietot arī kāds no manis iepriekš nosauktajiem dzīvniekiem, ja, un tur no omega-3 viņam ir palicis ļoti maz. Tur ir zivs proteīns, ja, tur ir zivs tauki, bet omega-3 taukskābes tajos taukos ir ļoti, ļoti maz. Ja. Tas nenozīmē, ka tev ir jāizslēdz nekādā gadījumā, jo reizēm ir tā, ka tad, kad mēs pieliekam vietā trūkstošo, mums nolīdzsvarojās pats. Tas nenozīmē, ka tev tagad ir jāatmet gaļa. Es ieteiktu palietot 4 mēnešus šo te omega-3 avotu, spēcīgu un iedarbīgu, un tad pēc tiem 4 mēnešiem skatīties, vai viņš ir nolīdzsvarojies šis te augstskābju līmenis, arahidonskābes līmenis, vai ir aizgājis uz zaļo. Un ja nē, tad ir jāpaņem nost, jo tad tas nozīmē, ka ir par daudz. Bet tas ir tā kā mēs iedomājamies visas šīs te augstskābes, kuras jūs redzējāt, tās 11, viņas aizņem tā kā 100 krēsliņus ap galdu. Ja? Un ja kāds krēsliņš ir brīvs, tad tā augstskābe, kas tur ir, viņa vienkārši tur apsēžās. Savukārt, ja organismam tiek iedota omega-3, viņš zina, ka viņam tā ir vissvarīgākā, visbūtiskākā. Viņš viņu paņems pirmo, viņš apsēdinās viņu uz tā krēsliņa pirmo, attiecīgi kaut ko pastums maliņā, ja? Un centīsies sakārtot to tādā līdzsvarā, lai ķermenis varētu labāk funkcionēt. Līdz ar to tāpēc uzreiz ar tādu drastisku diētas maiņu es pat ieteiktu nesteigties, bet to omega-3 pielikt klāt, ja? Nu, redz, un šeit ir šūnu membrānas stāvoklis. Šis ir ļoti interesants rādītājs. Jo šeit mēs redzam, cik daudz mums ir šīs te piesātinātās augstskābes, palmitīnskābe un stereīnskābe attiecībā pret omega-3. Jo palmitīnskābe un stereīnskābe izrādās arī spēlē lielu lomu tajā, kāda būs membrāna šai te asins šūnai. Un ne tikai asins šūnai. Nu, tad, kad es runāju par asins šūnu, iedomājieties jebkuru šūnu mūsu ķermenī, jo tas attiecās uz jebkuru orgānu, uz jebkuru šūnu, kas mums ir 37 miljoni, ne triljoni. Ja? Atvainojos, lai šūnas neapvainojās, viņas ir daudz vairāk. Bet tā būtība ir tāda, ka mums šie te piesātinātie tauki, viņi ir, protams, varbūt no piena produktiem, un tur ir būtu jāpaskatās, kas šis būtu gan rādītājs, kur ir vērts padomāt, kas ir par daudz, un pie tā padomāt un kaut ko paņemt nost. Tas var būt arī saistīts ar ogļhidrātu un cietas daudzumu uzturā. Ja? Jā, tu Tieši kaut ko tā, gribi tieši pateikt, tā. jā? Jā. Nē, es esmu, jā, un to es zinu, starp citu, tad, kad es gan neesmu pati veselībā pārbaudījusi glutēnu panesamību vai nepanesamību, kas ir īstenībā viens manā darāmā darba sarakstiņā, bet es esmu cilvēks, kurš neēd saldumus, bet man ļoti garšo viss, kas ir par un ap maizes un saļajiem produktiem, un šeit es zinu, ka tā ir absolūti mana vieta, kur es tiešām izpaužos, un tas man ir pa daudz, un tas ir ļoti precīzi.
Jā, nu redzi, un tie liekie ogļhidrāti, kurus mēs neizstrādājam pēc tam, piemēram, ar kādu sportisku aktivitāti vai kaut kā tam līdzīgi, viņi tiek pārveidoti un uzglabāti kā piesātinātās taukskābes gan šūnu membrānās, gan arī taukaudos. Jā, līdz ar to uz tevi droši vien taukaudi neatiecās vēl, bet šūnu membrānas gan ir Nu, jā, redz, kā tas redzams, ir pareizi, jau tu stāsti, viss iet kopā, un tāpat kā redzi, kā tu kā lasi uzreiz, tas viss ļoti parādās. Garīgais spēks ir zemāks, tev nav spēka trenēties, bet tev ir spēks ēst maizi, un šeit jau veidojās, un tad arī taukauda parādās. Viss jau ir kārtībā, ļoti precīzi. Nu jā, un šeit mēs nonākam pie tā, ka ir tāds rādītājs kā aizsardzības vērtība, un tas parasti visus sabiedrē, liekas, kā man ir nulle. Mēs šeit tas neatspoguļo imūnsistēmas darbību vai imunitāti. Tas atspoguļo to, kāda varētu būt organismam aizsardzība no labajām taukskābēm, no šīm te pret hronisku iekaisumu, kāda varētu būt aizsardzība no šīm te taukskābēm, kas mazina iekaisumu. Ja? Attiecīgi, šobrīd tavs organisms, viņš ir nepasargāts no hronisku iekaisumu, jo vienkārši tās omega-3 pietrūkst ļoti būtiski. Ja? Tas ir tas galvenais. Un šeit mēs nonākam pie tavas tabulas, kuru iespējams šobrīd mēs varēsim saprast labāk, izējot cauri tiem iepriekšējiem rādītājiem. Ja? Tātad šeit ir tie piesātinātie tauki, kurus es pieminēju, ja? Un konkrēti stearīna skābi tev ir 10% vairāk nekā vajadzētu būt. Palmitīna skābi ir tieši normā. Nulle nenozīmē, ka pietrūks, nulle nozīmē, ka ir tieši tajā, nu, tā kā vidējā līmenī. Omega-9, kas ir ļoti labi taukskābīti mums, nu, olīveļa, rieksti, avokādo, tas tev arī ir nulle novirze, kas nozīmē, tev viņi pilnīgi pietiek. Linolskābi, kas ir viena no omega-6, tev ir normā, bet šī te arahidonskābe ir 42% vairāk. Ja? Nu, pie tā jau mēs pieskārāmies. Es domāju, skatāmies, kā pēc 4 mēnešiem tas rādītājs mainīsies. Nu, ja kādā reizē varbūt aizstāt to gaļu ar kaut ko citu, ar kaut vai ar kādu zivi, tad varbūt labāk izvēlēties kādu siļķi, siļķes filēju ar biezpienu un kartupelīti augsti. Nē, nu, teiksim tā, kartupeļs ir novārīts un atdzesēts, un tad mēs Jā, viņu jā, jā, ēst. jā. Ja? Lai mums tiek tā rezistentā cieta, nevis tā cieta, kas mums veidos šos te šeit piepildīs šo lauciņu. Un principā es varētu teikt, ka tavs tests ir ļoti vienkāršs tādā ziņā, ka galvenais, kas tev pietrūkst, ir šīs te 3 taukskābes, jo augu valsts omega-3 tev pietiek, ja? Bet savukārt tas, kas ir EPA, DEPA un DEHA, un DEHA tā tad ir smadzenēm, EPA ir vairāk sirds asinsvadu sistēma, tās tev ir -73 un -30,5. Ja? Un tas būtu tas, uz ko tiekties, lai šeit mēs arī būtu pie novirzes nulle, ja? Un lai visi rādītāji būtu zaļi. Nu tā. Burvīgi. Ja ir kāds jautājums, prasi, ja ne, tad mēs ejam tālāk pie tavas mammas rezultāta. Ja? Mhm. Reku, nu, tur kaut kas bija par, nu, man pašai personīgi patreiz nav jautājumi. Nu, vismaz varbūt pēc tam Mhm. parādīsies, jā. Ok. Tad ejam tālāk, ja? Jā. Nu, redz, vēl viens sarkanais luksofors. Ja? Šeit jau būs īsāk, jo mēs jau izgājām cauri tiem pakāpieniem. Es parādīju, ko kas nozīmē. Tātad šeit omega-6 un omega-3 līdzsvars ir 28:1. Tātad šis te rādītājs ir vēl nu, tā kā nelīdzvarotāks, ja, 28 ugunskura pret vienu nabaga ugunsdzēsēju. Ja, šūnu membrānu stāvoklis, tātad piesātinātie tauki arī šajā situācijā ir par daudz. Ja, ir 12,7:1, kas nozīmē, ka šūna ir cieta. Kāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi? It īpaši, ja mums ir runa par mammu. Ja es redzu šādu testu, šūnas membrāna ļoti cieta, omega-3 indeks ir mazs. Ja, atceramies glāzi, ja, viņai ir pat starp to pirmo glāzi, kas ir tukša, un starp to otro glāzi, kas bija tev. Tas, kas notiek, ka šī te asins šūna, viņai šī te membrāniņa
tieši, ja mēs runājam tieši konkrēti par eritrocītu, viņš ir izveidots gudrā veidā tā, ka viņam nav kodola. Attiecīgi viņš var saliekties, nu tā kā palikt tāds tā kā šaurāks. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka asins šūna ir lielāka savā diametrā par kapilāru. Ja? Un mums smadzenēs, plaušās, visos dzīvībai svarīgajos orgānos un arī rokās, kājās, ja? Mums ir kapilāriņi. Ja? Un, lai šis te asins ķermenītis varētu tikt cauri šim te kapilāram, viņam ir nu, tā kā jāsalokās un jātiek cauri. Ja viņš ir ciets, ja viņa nav elastīga šī te membrāna, tā viņš kaut kā tiek. Tas ir tā kā, ja mums aizsērētu, nu, ja mēs laistītu dārzu un mums aizsērētu šī te truba, ar kuru mēs lejam, ja tur kaut kas būtu priekšā, spiediens celtos. Ja? Tas arī var būt viens no iemesliem, kāpēc ceļās spiediens, sāp galva, un veidojās dažādas šīs te, nu, veselības problēmas, kuras mēs saistām ar sirds asinsvadu sistēmu. Ja? Līdz ar to tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi šie te divi rādītāji. Tie pat man ir svarīgāk nekā omega-6, omega-3. Omega-3 indeks un šūnu membrānu stāvoklis. Ja? Un, protams, garīgais spēks, šīs te smadzenēm, DHT augstskābe arī dzen nav pietiekama, kas arī ir ārkārtīgi būtiski mums ikvienā vecuma posmā, bet arī, nu, ja mēs runājam par cilvēkiem vecākā vecumā, tad mēs noteikti gribam, lai mūsu vecākiem būtu skaidrs prāts un laba domāšana, jo ilgāk, jo labāk, vai ne? Un tad šī te omega-3 un ūdens ir divas vissvarīgākās lietas. Ja, kas neļaus smadzenēm izžūt. Tas tā vienkārši ir nemedicīniski, bet nu, tā, nu, nu, tā tieši. Ja? Ūdens un omega-3. Un arhidons kābe arī šajā gadījumā ir augsta, kas nozīmē, ka varētu padomāt mazliet par kaut kā maiņu, bet šeit arī, kā mēs redzam to tabulu, ir gana vienkāršs tas tests no viedokļa, ka šeit vienkārši mums ir liels, liels iztrūkums visā omega-3 grupā, ieskaitot arī īso ķēžu omega-3. Es varbūt izskaidrošu mazliet, ko nozīmē īsā garā ķēde. Tā būtība ir tāda, ka mēs no augu valsts varam dabūt īso ķēžu omega-3 līdzīgi kā zivs, kad viņa apēda aļģi, tā ir īso ķēžu omega-3. Un viņā ķermenī pārveidojās par garo ķēžu omega-3. Tāpat kā vistiņa saknābās graudiņu, graudiņu kādai puķītei, kurā ir omega-3, viņa viņu pārveidos par garo ķēžu. Ja? Arī mums, ja mums ķermenī nonāk īsās ķēdes, teorētiski skaitās, ka mums vajadzētu 4 līdz 14% pārveidot par garajām ķēdēm, ko organisms jau var izmantot. Ja? Jo pirms tam tas ir tāds tā kā būvmateriālu sagatavis, un pēc tam tas jau ir gatavs ķieģelītis, ko likt un izmantot. Ja? Bet es esmu redzējusi arī testu, kur, piemēram, šī alfa-linolēna skābe ir plus 200%, ja, un konkrēti tas ir vegānam cilvēkam. Bet šeit arī dzēn epa, depa, deha, mīnus 80, mīnus 60, mīnus 70. Kāpēc? Tāpēc, ka teorētiski ķermenim vajadzētu pārstrādāt vismaz daļu, bet viņš iespējams kaut kādu vai ģenētisku apsvērumu pēc, vai vienkārši arī uztura specifikas dēļ, viņš vairs to nemāk. Ja? Līdz ar to labāk, ja mēs iedodam šo te garo ķēžu avotu patiešo. Bet tas, ko es gribēju teikt, kas ir visparadoxālākais, ka, nu, tu iesi uz priekšu, man es ielaidu vienu cilvēku iekšā. Mhm. Jā, Jā, visparadoxālākais tas, ko ir es tas, gribēju tev teikt, jā, un te jā, rekurējām. kā Baiba teica, viņa bija ārkārtīgi lielā šokā, jo viņas mamma lietoja lielu buņģu veselu gadu, omega-3, arī tur bija omega-6 un 3, 6, omega-9. 9. Jā. Mhm. Jā, bet ja mēs paskatāmies šeit devu, jā, tie ir 270 mg omega-3 augstskābes vienā kapsulā. Galvenais antioksidants ir E-vitamīns. Ja? Tur iespējams vēl 72 grami nāk klāt DHS taukskābes un 48 grami nāk klāt DH taukskābītes. Šeit ir
Atbilde tāda, kāpēc? Viena lieta - deva vienkārši nav pietiekama. Jo mums katram ķermeņa kilogramam ir vajadzīga noteikta deva omega 3. Ja mēs rēķinātu mililitros, tad tas būtu 0,15 mililitri uz ķermeņa kilogramu. Teiksim, šī deva, kas ir vienā kapsulā, viņa nesasniedz ne pusi, ne ceturto daļu no tā, kas būtu cilvēkam vajadzīgs. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka ir E vitamīns kā galvenais antioksidants, un viņu mēs nedrīkstam pārdozēt. Un tāpēc ir šī te deva, ka tu drīkst lietot, piemēram, vienu kapsulu vai citiem ražotājiem divas kapsulas, atkarībā no tā, kā viņi ir salikuši to formulu. Bet ir vēl viens aspekts, ko Baiba arī padalījās, ka mammai ir bijis ļoti smags kājas lūzums. Un tas arī var izskaidrot to, ka ir lietots vēl šis produkts, un organismam ir bijusi ļoti pastiprināts, ja tā var teikt, izēju materiālu vajadzība, lai tiktu galā ar šo te fizisko stresu, kas ir ķermenim, lai atjaunotu, lai mazinātu iekaisumu, kas var rasties, ja ir lūzums, ja ir trauma un tam līdzīgi, ja, ka līdz ar to ir iztērējies tas trauciņš daudz straujāk nekā viņu varēja piepildīt ar to, kas tika dots. Nu tā, tas būtu skaidrojums par jūsu abiem testiem, bet tā, tuvojoties noslēgumā, es gribēju padalīties arī ar savējiem pavisam īsi, tikai ar galvenajiem rādītājiem. 19. gada augustā, tātad pirms 5 gadiem, man pašai bija 22/1, jā, un omega 3 indeks asinīs 2,8, vēl sliktāks Baiba nekā tev. Un manam 17-gadīgajam dēlam bija 53/1. Tātad jauniešu uzturs, kaut arī mēs mājās gatavojām un likās, ka tas ir diezgan līdzīgs, bet nu, viņi kaut kur kaut ko dabūna vēl papildus, ja, bez tā, ko mēs dodam. Un arī omega 3 indeks asinīs 2,4. Jā, nu, diezgan sarkani rādītāji, un zinot to, ka man pašai, piemēram, bija plaukstu locītavās sāpes 10 gadus, tā, kad vakaros tu guli un tu īd, tu nesaproti, kā to roku nolikt. Manam dēlam bija ļoti smags atopiskais dermatīts, tajā laikā ļoti pasliktinājies, ļoti sāsinājies, bet tas, kas vēl bija ļoti iezīmīgi, ka viņš jau galīgi vairs nebija mazais bērns, kad, nu, ka varētu teikt, ka tās slimošanas ir tāds mazu bērnu, nu, ja tā var teikt, kreņķis, bet principā, ja viņam bija iesnas, viņam uzreiz aizgāja uz bronhiem, jo viņam bija šis te astmātiskais fons arī, un tad līdz ar to uzreiz bija bronhīts, ja, pēc katrām iesnām. Par laimi mēs no šī rīteņa esam izkāpuši ārā. Tā kā savukārt pēc 120 dienām, tad, kad mēs lietojām to, ko Baiba tūlīt sāks lietot vai ir sākusi Es lietot, jau esmu sākusi, jā, jau jā, mēnesis tūlīt būs jā, riņķī. tev meitiņa arī, es redzēju, braši lieto balanceļu. Mans rezultāts bija, tas gan vairs nebija augusts, kur es esmu nokļūdījusies, jā, bet tas bija pēc 120 dienām, bija 3,3/1 un omega 3 līmenis asinīs 7,3. Un savukārt Jākabam mēs gan taisījām ne uzreiz pēc 120 dienām, bet mazliet ilgākā laika posmā viņam bija 2,4/1 un omega 3 līmenis asinīs 9,2. Tāds, kādu vajadzētu ik katram no mums. Ko tu pati varbūt var padalīties, ko tu pati jūti, nu, teiksim, fiziskos uzlabojumus, kas ir tāds, ko tu uzreiz vari varbūt pastāstīt, nu, izmaiņas, teiksim, tajā 4 mēnešu posmā. 4 mēnešu Tāds posmā pamanāmākās, ko tu pati jūti. vispamanāmākās tas, ko es pamanīju, bija tas, ka bet es lietoju eļļu un šķiedrvielas. Tas bija tas, ko es sāku, un pirmo pusgadu es principā lietoju eļļu un šķiedrvielas, kas ir 8 šķiedrvielu komplekss. Es pamanīju to, ka man sakārtojās zarnu mikrobioms, jo man bija ārkārtīgi liels problēmas ar zarnu pušanos. Jo man bija sēdošs darbs, neregulārs ēdienreizes un tam līdzīgi, un vienkārši nesaprotu, kā atrisināt šo jautājumu. Ciemojos gan pie Jāba Mērija, gan pie Danilāna un veicu visdažādākos izmeklējumus, atstāju kaudzi naudas, gudrāki mēs netikām, un tad, kad es sāku lietot šķiedrvielas pēc 2 mēnešiem, es sapratu, ka tā situācija ir mainījusies.
Ja? Tas nenozīmē, ka man nekad nesapūšās vēders. Ja es saidīšos kāpostus un uzēdīšu virsū ābolus, tad, protams, ka mans vēders paprasīs, ko tu tagad iedomājies. Ja? Bet, kopumā es zinu, kā es jutos agrāk. Tā ir viena lieta. Vēl kas ir ļoti interesanti, zarnu mikrobioms visciešākā mērā ir saistīts arī ar reproduktīvo sistēmu un mūsu šo te vaginālo mikrobiomu. Un doktor Zana neļaus man samelot, es kādreiz biju viņas regulārais receptīšu vaicātājs piena sēnei. Un šobrīd es to neesmu darījusi ilgu laiku. Man liekas, šo 5 gadu laikā man bija viena reize, kad man vajadzēja atgriezties. Tas bija uzreiz pēc dziesmu svētkiem, kad es biju brīvprātīgā nedēļu, gandrīz negulējusi, nebiju Ērējusies droši vien. dresiņu, un tad man atkal atnāca atpakaļ man vecā draudzene. Bet viena reize 5 gadu laikā, ja pirms tam tas bija reize 2 mēnešos. Ja? Un mans roku locītājs viņas vienkārši nesāp. Nu, nesāp, ja. Tur čatā bija jautājumi Ilzai trīs. Es kamēr tu runāji, Edita mēģināju atbildēt, bet varbūt, ka pirms pabeigtu tur iemet aci vēl. Es noteikti iemetīšu. Es vienkārši tikai vēl 2 slaidi vai 3 man ir palikuši, un es ātri izstāstīšu, kas tad bija tas, ko es lietoju, ko mans bērns lietoja, ko mēs visi ģimeni darām. Tas ir mūsu tā kā izceļš, ja tā var teikt, mūsu šķidrā zivs visu šo laiku. Um, Tā ir, teiksim tā, tas ir produkts, kas ir kombinācija starp omega-3 saturošu zivjeļu ar lielu devu saturošu omega-3 zivjeļu ar 40% neapstrādātu augstākā labuma olīveļu, kas ir ievākta no negatīvām olīvām. Un, tā ir tā atslēga, kāpēc šis atšķirās no tā, ko mēs varam ieraudzīt citur. Jo šī te olīveļa satur polifenolus, un šie te polifenoli kopā ar omega-3 viņi saķēdējās un viņi kļūst par tādu pretiekaisumu komandu. Un kas ir vēl svarīgi, ka šie te polifenoli aizved, viņi ir kā pavadonis tai omega-3 pie šūnām visā ķermenī. Jo polifenola funkcija ir aiziet, nu, ja mēs varam iedomāties zvaigznes debesīs, tad ir kosmos viņām apkārt, ja tā būtu tāda starpšūnu telpa, ja, un tās zvaigznes būtu kā tās šūnas, tad tie polifenoli dodas uz to starpšūnu telpu cīnīties ar brīvajiem radikāļiem. Sievietes droši vien to zinās labāk, brīvie radikāļi mūs, nu, padara vecākus, ja, mēs oksidējamies un sarūsējam un tam līdzīgi. Un tad tie polifenoli, nu, tā ir viņa funkcija ar viņiem, nu, tā kā cīnīties un ejot darīt savu darbu, viņi paķer līdzi tos omega-3. Un tā viņa tāda pretiekaisuma komanda strādā, un tur veidojās tā atšķirība. Un ir arī pētījumi, kur tiek sildīti šī te dažāda veida omega-3 saturoši produkti līdz temperatūrai, kāda ir mūsu zarnu traktā. Ja, ar domu, vai viņa neoksidējās, vai tas produkts neoksidējās, vai viņš nesabojājās ceļā, ja, caur mūsu zarnu traktam. Un tad šī te balanceļa vai polifenolus saturoša omega-3 izdzīvo mūsu organismā 35 stundas. Savukārt citas, nu, pat labākās eļļas, kurām ir E-vitamīns, viņas labākā gadījumā izdzīvo 15 stundas. Ja, bet, kā es teicu, šūnas mums dzimst un mirst katru minūti, ja, katru sekundi, un tad ir jautājums, ar ko mēs viņus pabarojam, vai mums pietiek, ja, vai šis te rādītājs ir gana. Jo tavas mammas rādītājs ir 28:1. Lietojot kādu omega-3 produktu, ir liels pārsteigums, jo vidēji šie 1,2 miljonu testos ir arī tādi cilvēki, kuri ir lietojuši vai nu lieto kādu no omega-3 citu nekā balanceļa, tad tur parādās, ka vidējā attiecība parasti ir 7:1. 7:1 ir tas vidējais, kas tiek sasniegts ar citu produktu. Ja, tā joprojām ir dzeltenā zona, un omega-3 līmenis asinīs arī nepietiek. Līdz ar to tas, ko es vēlreiz gribēju vienkārši uzsvērt, ka tieši tai ekstra virģina olīveļai ir tā izšķirošā nozīme, jo viņa aizsargā eļļu pret oksidāciju, viņa saglabājās svaiga, viņa uzlabo uzsūkšanos, un plus vēl papildus aizsargā organismu pret oksidatīvo
stresu. Līdz ar to balans eļļa, viņa ir kā zivs, jo pašā zivī arī ir omega-3 un polifenoli. Tikai tad, kad mēs viņu attīram, nu ne mēs, bet rūpnīcā viņi tiek attīrīti no visiem šiem te toksiskajiem piesārņojumiem, kas ir okeānā, tad arī tie polifenoli aiziet bojā. Un tad ir jautājums, ko pieliek klāt kā antioksidantu. Vai pieliek E-vitamīnu, vai pieliek asakstantīnu, vai pieliek polifenolus. Līdz ar to tā ir ražotāja izvēle. Nu tā, katrā ziņā noslēgumā es vēlreiz gribu teikt, mēs esam tas, ko mēs ēdam, un atkarībā no tā, ko mēs būsim apēduši, arī mūsu ķermenis jutīsies ilgtermiņā vai nu tā, vai nu šā. Tā kā paldies jums, un ja ir kāds jautājums, tad es priecāšos atbildēt. Jā, manuprāt, tur jau